Sveicināti, Daiva Latvija biedri un sadarbības partneri. Nu jau 2026. gadā. Un pāris nedēļas, kopš mēs neesam tikušies, ir bijušas gana nozīmīgiem notikumiem pilnas. Mēs redzam līguma attiecību veidošanos starp Japānu un Ķīnu. Mēs redzam jaunas līguma attiecības starp Argentīnu un Krieviju. Un, protams, notikumi starp Ameriku un Venecuēlu vēl liks par sevi manīt gan ģeopolitiskā līmenī, gan ekonomisko attiecību līmenī. Un te ir vietā atgādināt, ka gada izskaņā mēs runājām par mūsu eksporta tirgiem, sadarbības tīkla eksporta domnīcas ietvaros. Un tā doma, kas caurvija šīs mūsu sarunas, bija saistītas ar iespējām raudzīties plašāk, meklēt jaunus tirgus un, protams, pragmatiski izvērtēt katru no šīm tirgus iespējām un riskiem. Tas liek mums arī domāt par to, ka stratēģija nav piemērošanās. Stratēģija ir pārdomāti lēmumi un apsteidzoša rīcība. Uz to es arī vēlētos jūs aicināt šajā gadā. Un ar prieku arī ziņoju, ka jau pirmajās dienās, kopš mēs esam atvēruši pieteikšanos uz mūsu Latvijas-Ukrainas uzņēmēju sadarbības fórumu, ir pieteikušies no Ukrainas puses jau vairāk kā 50 dalībnieku, 20 uzņēmumu, un es ceru, ka Latvijas uzņēmumi izmanto šo iespēju veidot jaunas partnerības, jaunus projektus kopā ar Ukrainas partneriem. Un arī daudz jaunu tikšanos un nebijušu notikumu būs mūsu industrijas dienā, kur arī mums ir svarīgi domāt par šiem te stratēģiskiem lēmumiem un apsteidošām rīcībām. Uz tikšanos, lai mums veiksmīgs jaunais gads!